Tad glābšanas posta aprīkojuma sarakstā ir tāds rīks kā lietus ūdens krājamais maiss. Nu, kas īstenībā, man liekas, ir baigā štēle. Jo, nu, ko tu tur okeānā vai jūrā sālsūdens to nedzers. Nu, tad attiecīgi te ir tāds maiss iekšā, kurā sakrāja ūdeni, un pēc tam var izdzert viņu sausu. Plostā ir arī instrukcijas, pamācības. Protams, kad tas viss ir franciski, bet uz laba papīra. Jo, nu, franču valoda uz laba papīra tas ir galīgi ok. Mēs tāpat iemācāmies franču valodu, jo darīt jau nav tāpat, ko tapas. Nu, ja ir rotivīrus vai kaut kas tur, nu, tad tapas dažādas. Viņas var arī lietot, ja ir caurums tai pašā, kāds, pieņemsim, ir uzkāps uz plosta augstupēšu kurpēs, sabakstījis to gumiju, nu, tad var reku ar tapām aiztapēt ciet. Plus tāda gumijiņa nazītim un pirotehnika. 2 sarkanās raķetes, tās uzšauj gaisā apmēram 300 metru augstumā, 40 sekundes deg ar 30 000 kandelām konkrēti šīs. 3 sarkanas lāpas uzraup, deg sarkanu gaismu. Hand flare, falšvējeri. Deg minūte, 15 000 kandelām, turam ir rokās. Vēl bija jābūt oranžajiem dūmiem, jo dienas laikā, ja mēs gribam pievērst uzmanību, mums ir kaut kāda avārijas situācija, un nevaram rācijā vai telefoniski to paziņot kādiem citiem, kas mums varētu palīdzēt, tad ir tie oranžie dūmi, tas tā kā piesaist uzmanību dienas laikā un sarkana raķete naktī. Nu, un vēl komplektā ir metamais riņķis, ar tādu paciņu, kurai garš gals iekšā. Šo izmet, viņš te velkās no tā maisiņa ārā, un kāds, kas ir ūdenī, var tie roku ieķerties, un viņu var ievilkt vieglāk tā kā laivā. Nāc mācīties Nautika LV un būsi drošībā.